Memecoini, kas ir memecoini tīri uz community un uz hype tikai darbojās. Tas arī viss, kas ir memecoiniem, nekas nav fundamentāls apakšā. Un tādi memecoini iznāk tūkstošiem. Ieiet, ir tāda mājaslapa dexscreen.com, tur vienkārši tūkstošiem, tā katru dienu viņi iznāk, cik ātri viņš iznāk, tik ātri viņi pazūtās memecoini. Un te viens, kādu 2 mēnešu atpakaļ, manuprāt, bija viens puika Amerikā, neatceros 13, 14 gadi, viņš uztaisīja savu memecoinu, un viņš kaut kādās, cik tur 20 vai 60, neatceros, vairāk pusotrā stundā dabūja tur entos tūkstoši izcēl ārā, un viņš tur vienkārši priecājās, fuck you, rāda visiem YouTube laivā, visiem rāda, un viņš pat nav pilngadīgs. Tā kā tālāk. Ja ir hypes apakšā, tad memecoin, tas ir tas, uz ko memecoin principā arī pastāv. Kas ir tie koini, kas kaut ko risina? Tādi jau ir pamaz salīdzinoši uz tā kopējā fona. Pārsvarā jau visi tie paši Shibu Inu un kas tur visi tie Dogecoin, viņi jau neko nerisina. Tie jau arī ir uz hype. Tie ir memecoin, jā, tie ir memecoin. Jā, Dogecoin, tāpēc, ka Elons Musks viņu tur tā kā promotē un viņš tur stumjā ārā, jā. Tāpat arī Shibu Inu. Jā. Cilvēki tie, kas saka, ka Shibu Inu būs $1, jūs paskatāties tirgus kapitalizāciju, kāds Shibu Inu ir, un lai viņš aiziet uz $1, tad cik reizes būtu jāpaukstina tirgus kapitalizācija tad monētai, lai ienāktu naudu iekšā, lai viņš aiziet līdz tam dolāram. Tas nekad nenotiks. Ja? Tā kā tie, kas tā kā saka internetā tur Shiba Inu uz dolāru, sorry, nebūs nekad.